Viena no problēmām mūsdienu draudzēs, ar kuru šajā laikā esmu vairāk kārt saskāries, to redzējis un par to dzirdējis, tā problēma ir sievietes, jeb nepadevīgas un nepaklausīgas sievas. Lai gan Dieva vārds mums ļoti skaidri māca, ka sievietei ir jāklausa un jāpadod savam vīram, kā draudze padodas Kristum, un vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, kā arī vecākajām sievām būtu jāpamāc jaunākās, nevis cik īpašs aicinājums viņu dzīvēm ir, lai gan tā arī ir patiesība, bet gan jāmāc to, kā padoties un paklausīt savam vīram, bet reti, kurā draudzē tas vairs tiek darīts. Un tāpēc, šis feminisma gars, arī tāds buns un sacelšanās pret Dievu un autoritātēm pastāv arī draudzēs. Un tādēļ dievbijīgi vīri, kuri cenšas vadīt savu namu un arī savu sievu, tā kā saprot, neviens to nedara pilnīgi, bezpalīdzībā var tikai plātīt savas rokas, jo cīnīties jau it kā nekāda instrumenta mums nav, lai piespiest vai panākt, lai sieva paklaus un padodās viņa lēmumiem vai viņa gribai. Un tāpēc, liela problēma, vai varbūt arī jūs ar to esat saskārušies, un pēc būtības sanāk, ka ja sieva nepaklaus vai nepadodas savam vīram, tad viņa arī ir buntā vai ir sacēlusies arī pret pašu Dievu un savu kungu un glābēju. Un tā jau ir diezgan nopietna problēma.